Piektdien, 2026. gada 4. aprīlī, amerikāņu bumbas sistemātiski iznīcināja Irānas pretgaisa aizsardzību. Gaisa telpai vajadzēja būt pilnīgi drošai F-15E Strike Eagle apkalpei, kas lidoja pāri Dienvidu Irānai. Iespējas tikt apšaudītiem bija statistiski 0. Tāda notika neiespējamais. Vairāku miljonu dolāru vērtais gaisa telpas plēsoņa tika vardarbīgi iznīcināts debesīs. Tā bija pirmā reize kopš Irākas iebrukuma 2003. gadā, kad ASV lidaparātu notrieca pretinieka uguns. Pirms Pentagons paspēja noskaidrot iemeslu, nokrita otrs lidaparāts A-10 Warthogs virs Persijas līča. Teherāna slepeni bija izvietojusi Fantoma pretgaisa aizsardzības sistēmu. Režīms svinēja šo notriekšanu. Viņi gaidīja, ka no degošajām atlūzām izvilks izbiedētu, sakautu upuri. Viņi smagi kļūdījās. Iesprostotais virsnieks grasījās veikt vienu no pārsteidzošākajām bēgšanām ASV militārajā vēsturē. Kopš kara sākuma 28. februārī ASV un Izraēla diena pēc dienas bija veikušas masīvus aviācijas triecienus. Kopā viņi bija iznīcinājuši neskaitāmus militāros objektus, pretgaisa aizsardzības sistēmas, radarus, raķešu palaišanas platformas un citus augstsvētības mērķus. Tas būtiski vājināja Irānas spēju sevi aizsargāt un pavēra ceļu iznīcinātājiem un citiem lidaparātiem brīvi šķērsot valsts gaisa telpu. Bez pretestības, taču pēkšņi tika notriekti nevis viens, bet 2 dažādi lidaparāti. Teherānas amatpersonas lielījās ar jaunu, modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas, neskatoties uz ASV apgalvojumiem par pretējo, it kā palika aktīva un efektīva. Kad F-15 vraka attēli sāk izplatīties sociālajos tīklos, ASV komandieru un izlūkdienestu aģenti nekavējoties sāka rīkoties. Viņiem nebija laika zaudēt. Bija absolūti svarīgi, lai cilvēki, kas atradās šajās lidmašīnās, tiktu atrasti un izglābti pēc iespējas ātrāk. A-10 pilots bija novirzījis savu bojāto lidmašīnu uz Q-8 un tika izglābts tajā pašā dienā, bet F-15 apkalpei nācās saskarties ar īstu murgu. Ieroču sistēmas virsnieks bija palicis viens pats Dienvidu Irānas stāvajos kalnos. Viņš asiņoja, un visa Irānas armija viņu medīja. Drīz pēc ziņām par notriekto F-15 Irānas amatpersonas aicināja sabiedrību palīdzēt atrast pazudušās ASV militārpersonas. Valsts televīzijas diktori piedāvāja atlīdzības, sakot sabiedrībai, ja jūs sagūstīsiet ienaidnieku pilotu vai pilotus dzīvus un nodosiet viņus policijai, jūs saņemsiet vērtīgu balvu. Daži kanāli gāja vēl tālāk, rādot ziņojumu, kurā Irānas iedzīvotājiem tika norādīts, ja redzat viņus, šaujiet uz viņiem. Ja Irānas režīms sagūstītu ASV militāro virsnieku, viņš kļūtu par izšķirošu ģeopolitiskās ietekmes sviru milzīgi trumpi sarunās, lai piespiestu ASV atkāpties. Viena cilvēka dzīvība pēkšņi nesa visa konflikta smagumu. Taču ASV militārais personāls, īpaši iznīcinātāji piloti un virsnieki, ir viena no vislabāk apmācītajiem pasaulē. Viņi ir gatavojušies visiem iespējamiem scenārijiem un zina, kā saglabāt mieru ārkārtēji spiediena situācijās, pieņemot pareizos lēmumus, lai izdzīvot līdz brīdim, kad ieradīsies palīdzība. Kamēr neskaitām citi cilvēki varētu būt panikā, F-15 pilots un ieroču sistēmu virsnieks precīzi zināja, kas jādara. Kā Jennifer Kavanaga, militārās analīzes direktora domnīcā Defense Priorities, sacīja BBC, viņu galvenā prioritāte ir izdzīvot un izvairīties no sagūstīšanas. Viņi ir apmācīti pēc iespējas ātrāk attālināties no katapultēšanās vietas un noslēpties, lai būtu drošībā. Šie personāla locekļi ir apmācīti arī izdzīvošanas paņēmienos, kas ļauj viņiem izdzīvot ilgstoši bez piekļuves pārtikai vai ūdenim, iegūstot nepieciešamos resursus un maksimāli izmantojot vietējo reļiefu savā labā. Iesprastoti naidīgā vidē, simtiem jūdžu attālumā no drošības, ar vietējiem iedzīvotājiem un Irānas militāristiem, kas viņus medīja, abi vīrieši būtu spiesti paļauties uz savu apmācību un pieredzi, lai izvairītos no atklāšanas. ASV gaisa spēku UH-60 Black Hawk helikopteri tika nosūtīti pārmeklēt teritoriju netālu no vietas, kur tika atrastas iznīcinātāju atlūzes. Tikmēr Irānas televīzijā rādīja ainas, kurās vietējie klejotāji, daži bruņoti ar šautenēm un citiem vieglajiem ieročiem, pārvietojās starp kalniem, pārmeklējot apkārtni, meklējot jebkādas dzīvības pazīmes. Ja Irānas režīms spētu sagūstīt kaut vienu ASV militāru personu, viņi varētu izdarīt milzīgu spiedienu uz ASV valdību, problēmu, kuru nevarētu atrisināt ne bumbas, ne raķetes, ne militārais pārākums. Tā bija situācija, kuru amerikāņu spēki izmisīgi centās novērst, un viņi spēra lielu soli pareizajā virzienā. HUD helikopteru apkalpes atrada pazudušo F-15 pilotu 7 stundas pēc tam, kad lidmašīna bija notriekta. Taču viņa izglābšana prasīja nežēlīgu cenu. Kad Black Hawk helikopters gatavojās nosēsties, Irānas sauszemes spēki sarīkoja slēpņu zonā, šaujamieroču uguns pāršķēla korpusu. ASV apkalpes locekļi tika ievainoti.
Glābšanas komanda atteicās atkāpties. Viņi noturēja pozīcijas un ievilka pilotu iekšā, vardarbīgi izlaužoties no nāves zonas. Helikopters spēja aizbēgt no zonas, negūstot papildu bojājumus, un droši nolaidās bāzē, kur ievainotie glābēji saņēma medicīnisko palīdzību. Pilots bija drošībā, taču tikai puse darba bija paveikta. Ieroču sistēma virsnieks joprojām bija tur ārā, kaut kur slēpjoties Irānas stāvo kalnu, plaisās, spraugās un stāvās klintīs. Pēkšņi, pēc tam, kad tika nosināta pilota drošā atgriešanās, ASV amatpersonas kļuva satraucoši klusas. Pagāja vairākas stundas bez jebkādām jaunām ziņām. Pasaule vēroja un gaidīja. Neziņā, vai otrs vīrietis vispār vēl ir dzīvs, vai arī viņš tika nogalināts pēc avārijas vai iespējams sagūstīts Irānas spēku rokās. Tad sociālajos tīklos sāka parādīties arvien vairāk video, kuros redzami helikopteri un citi ASV gaisa kuģi, tostarp C-130 transporta lidmašīna. Tāda veida, kādu bieži izmanto medicīniskās evakuācijas misijās, lidoja pāri Irānas dienvidrietumu daļām, glābšanas operācija vēl turpinājās. Un, kā ziņots, ASV bija apturējusi vairākas citas militārās operācijas Irānā. Lai lielāko daļu savu laika, uzmanības un resursu veltītu pazudušā virsnieka meklēšanai un atgūšanai. Operācijā tika iesaistīti desmitiem speciālo uzdevumu vienību, taču izredzes joprojām bija viņiem nelabvēlīgas. Un šī nebija parasta situācija. Kaujas meklēšanas un glābšanas, jeb CESAR misijas, ir daudz sarežģītākas nekā parastās meklēšanas un glābšanas operācijas. Vābēji nevar vienkārši pārlidot pāri ainavai, nesteidzīgi pārmeklēt apkārtni, atrast ievainotos vai pazudušos un uzmanīgi uzņemt viņus uz borta. Tas viņus uzreiz padarītu par mērķiem tieši tiem pašiem spoku raķetēm, kas iznīcināja F-15. Šādus uzdevumus parasti veic helikopteri, kas lido zem virs zemes, lai samazinātu iespēju tikt pamanītiem un pārtvertiem ar ienaidnieka raķetēm. Tajā pašā laikā tas dod novērotājiem uz klāja vislabāko iespēju atrast pazudušos cilvēkus, kurus viņi meklē. Tad, ja un kad izdzīvojušais tiek atrasts, nav laika zaudēt. Glābējiem, izpatlaicējiem jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā izlekt no savu lidaparāta, nodibināt kontaktu ar pazudušo personu, sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pēc tam nokļūt drošā vietā evakuācijai. Visu laiku izvairoties no iespējamiem ienaidnieku spēkiem uz zemes ap viņiem, šīs misijas ir sarežģītas, riskantas un ārkārtīgi steidzamas. Vienmēr pastāv iespēja, ka kaut kas noies greizi. Bijušais izlaicēja glābēja eskadas komandieris apraksta CESAR operācijas kā satraucošas un ārkārtīgi bīstams. Taču ASV ir viens no labākajām glābšanas komandām pasaulē, un viņi to ir pierādījuši daudzkārt. Piemēram, 2005. gadā, kad izlaicēja glābēja komandas, izglāba ASV jūras spēku SEAL karavīru, kurš bija ievainots un patvērties mazā Afganistānas ciematā pēc tam, kad viņu un viņa komandu bija pārsteiguši ienaidnieku spēki. Tātad izlaicēja glābēji spējuši paveikt brīnums arī agrāk, un 5. aprīlī viņiem tas bija jādara atkal, pat pēc CESAR standartiem. Šī bija ārkārtīgi sarežģīta misija, kurā bija iesaistīts ne tikai transporta lidmašīnas un helikopteri, bet arī kiberoperācija, kosmosa un izlūkošanas resursi. Kopā ar simtiem speciālo operāciju darbinieku, kuri visi nenogurstoši strādāja, lai atrastu vienu pazudušu virsnieku, par kuru tika ziņots, ka viņš guvis nopietnas traumas sākotnējās avārijas laikā, asiņojošais virsnieks uzkāpa 7000 pēdu augstā grēdā. Viņš pazuda starp klintīm, tad viņš spēra biedējoši riskantu soli. Viņš aktivizēja savu avārijas radiobāku, signāls tika nosūtīts tieši uz CIP, taču viņš nevarēja vienkārši atstāt signālu ieslēgtu visu laiku. Tas būtu garantēts nāves spriedums. Gaisa spēku iznīcinātāji piloti ir apmācīti nepaziņot savu atrašanās vietu nepārtraukti, kad atrodas aiz ienaidnieku līnijām. Signāls, kas viņu dzimtenē norādītu, kur viņu atrast, kalpotu arī kā elektroniska signāla raķete, un katra Irānas izlūkošanas vienība šajā sektorā arī varētu redzēt viņa atrašanās vietu. Tāpēc ieroču sistēma virsnieks to ieslēdza tikai uz īsu brīdi, lai amerikāņi varētu noteikt viņu atrašanās vietu, un tad atkal izslēdza pietiekami īsi, lai paliktu nemanāms. Un šī bākas aktivizēšana bija pietiekama, lai CIP iegūtu priekšstatu, kur ieroču sistēma virsnieks slēpjas. Iespēja veikt glābšanu tajā brīdī kļuva daudz reālāka. Taču laiks joprojām bija ierobežots un varēja būt tikai dažu minūšu jautājums, līdz virsnieku pamanītu kādi bruņoti irāņi, kas patrulē šo apgabalu. Lai dotu ASV spēkiem nedaudz laika, CIP izstrādāja plānu. Tā uzsāka dezinformācijas kampaņu Irānas iekšēnē, izplatot nepatiesu stāstu. To tika izplatīts stāsts, ka lidotājs jau ir atrasts un tiek evakuēts no valsts ar sauszemes konvoju. Izlūkdienests cerēja, ka tas varētu būt pietiekami, lai novērstu irāņu uzmanību no kalnainiem apgabaliem, kurus viņi pārmeklēja, liekot viņiem koncentrēties uz tuvējām ceļiem un reģiona maršrutiem. CIA maldināšana deva nepieciešamo laiku.
Augsta līmeņa administrācijas amatpersona laikrakstam The New York Times sacīja, ka irāņu rindās sāka izplatīties apjukums, taču ar nelielu laika iegūšanu vien nepietiktu. Irānas likvidācijas vienības sistemātiski pārmeklēja kalnu pārējas, bīstam tuvojoties vietai, kur viņš atradās. Mazāk nekā 2 jūdžu attālumā no viņa pozīcijas. 2 jūdzes izklausās pēc liela attāluma, taču Irānas kalnu klusumā 2 jūdzes ir pietiekami tuvu, lai dzirdētu dīzeļdzinēja kravas automašīnu, kas brauc pa zemes ceļu, un dzirdētu suņu riešanu. Virsnieks bija ielēgts, viņa pārspēja skaitā tūkstošiem, un Irānas režīms tuvojās, taču arī ASV spēki bija ceļā. Izmantojot savas pasaulē vadošās novērošanas tehnoloģijas, CIP turpināja nodrošināt reāla laika informāciju spēkiem šajā apgabalā, kur sastāvā bija jūras spēku SEAL sastās komandas vienības, kā arī Delta Force komando un armijas rangeri. 2 C-130 transporta lidmašīnas atradās uz zemes, gatavi nekavējoties evakuēt ievainoto virsnieku un viņa glābējus no šīs teritorijas. Tikmēr daudz lielāks helikopteru, novērošanas lidmašīnu, iznīcinātāju un gaisa uzpildes lidaparātu kontingents bija gatavs sniegt atbalstu, ja tas būtu nepieciešams. Pēc vairāku stundu ilgiem centieniem viņi bija precīzi noteikuši virsnieka atrašanās vietu un apstiprinājuši viņa identitāti. Bija pienācis laiks rīkoties. Maskēšanās un slepenības laiks bija beidzies. Tagad plāns pārgāja uz vardarbību. ASV un Izraēlas kara lidmašīnas pāršķēla debesis. Tās nomet sprāgstvielas sienu uz kalnu pārējā. Viņas fiziski aizšķērso izbrukošos Irānas spēkus ar ugunsloku. Operators nolaida no helikopteriem virsnieka atrašanās vietā. Komandos izlauzās cauri apžilbinošajam putekļainajam haosam, un tur, asiņojot starp klintīm, viņi viņu atrada. Gaisa spēku karavīrs bija ievainots, bet dzīvs, atrodoties zem spēcīgas nomācošas uguns, kamēr komandosi šāva apkārtējās teritorijās, lai atturētu jebkādus ienaidniekus, kas bija izdzīvojuši pēc aviācijas triecieniem. Gaisa spēku karavīru iekrauta helikopterā un nogādāja uz tuvāko lidlauku, kur tumsā gaidīja milzīgie C-130 transporta lidmašīnas. Viņi pārvietoja gaisa spēku karavīrus uz lidmašīnas klāja. Plāns bija nekavējoties evakuēties. Taču pēc ziņojumiem C-130 priekšējā šasija bija iestrēgusi lidlauka smilšainajā zemē, padarot jebkādu pacelšanās mēģinājumu neiespējamu. 75,000 mārciņu smagais lidaparāts bija iestrēdzis smiltīs kā cementā. Viņi bija milzīgs mērķis, novietoti naidīgā teritorijā, un viņi bija iesprostoti. Drīz uzliks saule. Irānas droni varēja ierasties jebkurā brīdī. Ekipāža izmisīgi raka visu nakti, cenšoties atbrīvot iestrēgušos riteņus, taču tas bija pilnīgi bezjēdzīgi. Ar katru stundu pieauga risks, ka Irānas spēki varētu tuvoties. Uz šo apgabalu tika nosūtīts vēl 3 transporta lidmašīnas, lai beidzot evakuētu ieroču sistēmas operatoru un pārējo personālu. 2 iestrēgušie C-130, kā arī vairāki MH-6 Little Bird helikopteri tika uzspridzināti ar amerikāņu kara lidmašīnu palīdzību, lai tie nenonāktu ienaidnieku rokās. Drīz pēc tam ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja labo ziņu, rakstot tiešsaistē, lai informētu Amerikas sabiedrību un visu pasauli, ka ievainotais ieroču sistēmas operators ir drošībā un vesels. Trumps turpināja norādīt, ka Irānas spēki ar katru stundu tuvojās virsniekam arvien tuvāk. Taču ASV spēki veiksmīgi viņu evakuēja, neciešot nekādus zaudējumus vai ievainojumus. Tā bija sarežģīta misija ar neticami daudz riskiem, un tā nebija pilnībā noritējusi pēc plāna. Bet galu galā tā bija devusi vienīgo svarīgo rezultātu. Ieroču sistēmas operators bija drošībā, vairs nepastāvēja draudi, ka amerikāņu virsnieku sagūstīs ienaidnieks un izmantos kā spiediena līdzekli. ASV atkal bija uzvarējusi, un Irānas potenciāli izšķirošā priekšrocība bija izslīdējusi tai caur pirkstiem. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamajā kaujas laukā!